Labdien, cienījamie klātesošie! Esam jūs aicinājuši, lai paziņotu, ka ir pienācis laiks pēc 5 gadu pārtraukumu atkal pulcēt Latvijas skolotājus uz 15. skolotāju kongresu. Šoreiz tas notiks 21. augustā 2014. gadā Augusta Dambrovska celtajā kultūras pilī Ziemeļblāzmē. Nozīmīgs notikums, jo šī 100-gadīgā ēka, ko kādreiz cēls koku rūpnieks un mecenāts Augusts Dambrovskis, bija domāta tieši šādām izglītības un kultūras vajadzībām. Kongresa nosaukums pašlaik atspoguļo to tematisko loku, kas satrauc skolotājus un kas ir kļuvuši aktuāli šo aizvadīto 5 gadu laikā, un pie kā arī Latvijas Nacionālās skolotāju savienība ir strādājusi, aprobējot daudzu pedagogu idejas. Un līdz ar to kongresa nosaukums šogad būs Tautas tradīcijas nacionālas izglītības saturā. Un lai šo kongresa tematisko loku atšķitinātu, mums nāksies, tāpat kā pagājušreiz, sadalīties vairākās grupās, lai diskutētu, un diskutējamā tematika pašlaik iezīmējas šāda. Valsts un pedagogs. Tātad kvalitāte un novērtējums. Izglītības sistēmas struktūra. Tautas etniskā, ģenētiskā atmiņa. Etniskā kultūra un latviskais pasaules uzskats. 5. grupa. Tautas pedagoģijas atziņas sabiedrības audzināšanā. 6. patriotisms, piederība ģimenei, skolai, valstī. 6. grupa varētu iezīmēt tematiku paudžu sadarbību. Savukārt 8. grāmatu un mācību līdzekļu daudzveidība, izaicinājumi un iespējas. 9. grupas tematlokā būs valodas nozīme personības attīstībā. 10. grupa runās par skolas vidi. 11. diskutēs par pedagogu personību un attieksmi pret kļūdām. Un 12. grupa iezīmēs studijas saturu augstskolās, kāds tas pašlaik ir, sagatavojot topošos pedagogus. Pamatā akcentējās mūsu mācības saturs. Ko mēs mācām saviem bērniem un kas būtu jāmāca, kas novecojas, kas atbilst Latvijas nacionālas valsts pamatprincipiem un kas ir varbūt izskaužams kā svežzemju ievazājums. Par to arī aicina runāt izglītības ministri Ina Druviete. Kādus jūs esat ieplānojis referātus un referātu autori, kādi varētu būt? Kongress notiek 1 dienu, tam ir metodoloģisks raksturs, un tas tiek veidots tā, lai nākošajā nedēļā, kad sākas reģionos tradicionālās augusta skolotāju konferences, skolotāji varētu šīs idejas tālāk nodot saviem kolēģiem. Kongress sāksies kā parasti ar plenāru sēdi, būs svinīga atklāšana, uz kuru mēs aicināsim, kā tas arī bija pagājušreiz, valsts prezidentu, izglītības un zinātnes ministru, ārotbiedrības pārstāvus, kur piedalīsies un arī teica, ka ļoti vēlas uzstāties šajā kongresā, kam sekos, protams, plenāra referāti. Savā uzrunā es noteikti runāšu par tām iestrādēm un tām idejām, kas ir aprobētas šo 5 gadu laikā starp iepriekšējo kongresu, kurš paziņoja, ka šī izglītības sistēma faktiski, kā toreiz izteicās Mucinieku kungs, ir uzspridzināma. Bet mēs runāsim par to, kas jābūvē vietā. Par to arī būs mans referāts. Bez šī referāta esam uzrunājuši arī citus cilvēkus, kas runās par reālu situāciju skolā un par reālu situāciju augstskolā. Piemēram, par to, par ko ir pārvērsta augstskola, runās mūsu ilgadējas sadarbības partneris, ekonomikas zinātņu doktors un profesors Ivars Brīvers. Savukārt par atsevišķu referāts būs par latvisku dzīveszīmi, kā pamatam jābūt jaunam mācības saturam. Ja mēs runājam par to, ka mums neapmierina pašreizējais mācības saturs, tad jaunam mācības saturam noteikti jābūt tādam, kas spēj ģenētiski
atmodināt mūsu tautas atmiņu, apziņu un veidot citu cilvēku, Latvijai derīgu cilvēku. Sakiet, vai arī šajā kongresā, līdzīgi kā pagājušā kongresā, jūs piedāvāsiet skolotājiem iesniegt savu aktuālo tēmu un referēt par to? Jā, katrā ziņā skolotāji tiks aicināti iesniegt savus ziņojumus, tāpat kā pagājušreiz. Mēs vienmēr ar viņus ļoti rūpīgi izskatām, un tad līdz ar to mēs redzam, kam šis ziņojums ir piemērotāks. Tāpatām kā pagājušajā gadā kongresam beidzoties iznāks rakstu krājums, kas tiks novadīts līdz katrai skolai, kurā šie pedagoģi iesūtītās atziņas arī tiks publicētas. Kāda ir iecerēta kongresa darba struktūra? Līdzīgi kā pagājušajā reizē, visi dalībnieki tiekās plenārsēdē, kas notiek visiem kopēji, pēc tam dalās darba grupās, pa nozarē, pēc tematikas, ne pēc izglītības pakāpēm vai izglītības veida, bet runā par konkrēto problēmu mācību saturā. Un tad atgriežas savukārt zālē, lai kopā izstāstītu pāriem, kāds ir grupas viedoklis. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgi, jo laba kongresa rezultāts ir laba rezolūcija, kas būtu noderīga izglītības ministrē. Vai nebēdāties, ka skolotāji varētu sākt satrakoties, sākt streikot? Nu redziet, tagad ģimenes ārsts streiko. Lieta tāda, streiki parasti ne pie kā labi nenovērt. Bet latvietim vispār atkal, ja mēs runājam par mūsu gēnu, tas ir raksturīgi. Viņš ciešās, tad viņš iet un nodedzina muižas vācu baronam. Laikam mēs citādi nemākam. Tas ir mūsu pieņēmums. Mēs ciešam, un tad streikojam. Vispār, godīgi teikšu, ir pienācis Latvijā laiks iziet streikos visai tautai. Ne jau tikai skolotājiem vai ģimenes ārstiem. Būtu jāiziet ģimenes ārstiem un skolotājiem un pensionāriem būtu viņi jāatbalsta. Jo, beigsim izlikties. Šī dzīve mūsu valstī ir vispār mazliet zem cilvēku pašcieņas. Bet skolotāju kongresam nebūs sakara to streikos 1. septembrī skolotais vai nē. Tas ir divas dažādas lietas. Latvijas Nacionālā skolotāju savienībā nodarbojas ar satura jautājumiem. Pulcina skolotājs domāt, ko mācīt klasē un kā labāk mācīt. Ja, mūsu uzmanības lokā ir, kam mēs mācam, ko mēs mācam un kas ir tas, kas māca, kāda ir viņa kvalifikācija pedagoga. Arotbiedrības funkcijās ir sociāla aizsardzība. Tātad, protams, ja būs 1. septembrī streiks, tad droši vien par to visu informēs arotbiedrība. Un tagad, ja iet runa par mazākumu tautību skolu valodas proporciju palielināšanu attiecībā par labu latviešu valodai, tad vai tajās, kas ir mazākuma tautību skolās, vai viņās vajag ieviest kādu mācību priekšmetu, kas audzinās šeit tik daudz aprunāto patriotismu un cieņu pret valsti, lojalitāti valsti un pret to latviešu valodu cieņu? Speciāli priekšmeti? Kaut kādas, ieintegrēt citā mācību priekšmetā, kaut kādas noteiktas tēmas. Nē, principā mēs runājam par atsevišķu priekšmetu, pašlaik ir ļoti aktuāls tas, ka ir vajadzīgs dzīves ziņas priekšmets. Ja? Tad jautājums par kādu dzīves ziņu šeit ir runa, tad šeit būtu tikai runa par latvisko dzīves ziņu. Tad mēs varam stāstīt, kā jūs teicat, sākot ar brigadēru, Dievs daba darbs. Ja? Tātad Dievs mūs visus ir nosūtījis dzīvot šajā dabā. Teiksim, Latvija, Baltijas jūras krastā, ziemeļi. Mums ir 4 gada laiki. No tiem mēs dabonam jau 4 svētkus, kurus mēs svinam. Vasaras atnākšanu, rudens atnākšanu, tā. Mums ir, no tiem veidojās vasaras vidus, ziemas vidus, rudens vidus un tā tālāk 8. Mūsu 8 gadskārts, reāli. Tas ir tas pamats, ko nosaka šī daba. Un ar saskaņā, ar kur mēs darām ar savus darbus, saskaņā, ar kur mēs ģērbjamies. Jūs paši jūtaties, viendienīgi karsts, pēkšņi strauji karsts, kas Latvijā nav raksturīgs, mēs slikti jūtamies. Reiz pēkšņi strauji augsts, mēs esam, kas notiek, mēs esam diskomfortā. Mums jārunā par to, ka mums jādzīvo komfortā. Tad būtu šī dzīves ziņa, kas mācīt šīs lietas, jo bērnam jau visas lietas jāmāc rotaļoties, caur rotaļu, caur meteņiem, caur līgo dziesmām un tā tālāk. Un tā, ka viņš ies uz skolu un saskarsies jau ar to priekšmetu, ko sauc par literatūru, kas faktiski parādās tikai 5. klasē, normāli 4. klasē būtu jābūt, tad viņš jau sapratīs, viņš atkodēs arī šais darbos caur šo rakstnieku dzīves ziņu, kā es teicu, Blaumans. Tā ir viņa dzīves ziņa, viņš ir ar latvisko dzīves ziņu parāda savos darbos, bet tajās ir ļoti daudz, kas ir sakņots mūsu tautas dziesmās, mūsu teikās, mūsu kodeksā.
Bet tā ir politisks jautājums, un te ir jāsāk par to, ka vispirms atgriezīsim Latvijas satversmē 41. pantu, kas ir izņemts. Un 41. pants Latvijas satversmē saka, ka mūsu pienākums ir cienīt latviešu tautas un Latvijā dzīvojošu nacionālo un etnisko grupu tradīcijas un parašas, kā arī respektēt citu personu nacionālo pašapziņu. Jāsaka ar to, ka mēs atliekam šo pantu atpakaļ, kur viņš bija satversmē, kas ir izskvītrots. Un tad, izjūt no šī panta, mēs viņu arī ieviešam skolās. Nu tā, normālā valstiskā, ja mēs runājam likumdošanas sistēmā darbojas. Bet, ja jūs runājat personīgi, protams, vecāks mājā var darīt daudz ko, bet ne visu. Jo šī sociālā vide traucē ļoti bieži. Man ir jāstāsta bērnam lietas, viņš saka, bet skolā mums to nesaka, bet skolā uzskata savādāk, uz ielas notiek viss savādāk. Tad, kur ir šis aspekts, jā? Tā tas runājam, bet ja mēs runājam par šīm dažādām grupām, viņas ir saskaldītas. Ja mēs runājam par to, ka vieni tur cīnās par kristīgām idejām, otru par to, tā kā jānodala valsts un baznīca ir šķirtas lietas, ja? Kas mūsu valstī bieži klibo. Kristīgā ticība ir katra cilvēka personīga un dziļa lieta. Ja? Arī brigaders teicienā ir Dievs, daba, darbs. Mēs runājam par Dieva likumiem uz pasaules, bet mums nav jāslavina attiecīgas konfesijas. Vai jāsāk strādāt viņu labā, piegādājot viņiem klientu. Pedagogu uzdevums nav nodrošināt luterāņu baznīcu, katoļu baznīcu vai kādas citas konfesijas attīstību Latviju. Un viņu biedru skaitu. Un es domāju, ka šīs kristīgās organizācijas, kas pastāv Latvijā, tad, kad viņi cīnās par šiem jautājumiem, ko jūs sakat, kaut vai tieksim par šiem homoseksualismu vai par to, ka bērndārzā sāk mācīt, ka Andris var būt Marija un Marija drīkst būt Andris un tev ir tiesības, atkal atgriežamies pie pirmā Dievs. Dievs jūs ir radījis kā sievieti, Dievs man ir radījis kā vīrieti, mums ir savas funkcijas.